Mans mīļākās zemes ir Spānija un Itālija, un tāpēc šodien uztaisīšu kaut ko ļoti spānisku. Un tā būs paella. Taisīšu paella ar jūras veltēm. Paellas gatavošanai ir dažādas receptes, bet man ir savējā. Un es parasti ļaujos improvizācijai un izmantoju dažādas jūras veltes, mīdijas, protams, pievienoju arī zīvi, ja tāda man ir pa rokai. Bet šodien gatavošu tieši no jūras veltēm un mīdijām. Un pirms sāku vārīt rīsus, iemarinēšu jūras veltes. Šeit man ir tīģergarnels, nedaudz mīdijas, kalmāri un dažādi citi mošķīši. Ņemu vienu daiviņu ķiploku un to pievienoju sagrieztu čēlītēs. Tad pievienoju kārtīgu sauju ar čerī tomātiņiem, kurus vienkārši pārgriežu uz pusēm. Tas tāpēc, lai sula izdalītos un jūras veltes labāk savilktos ar tomātiem. Lūk, kad tomāti ir pievienoti, tad ļoti svarīga sastāvdaļa ir tieši zaļumi. Un šeit es pievienoju ļoti daudz zaļumus, gan dilles, gan arī pētersīļus. Tiem, kam garšo, var izmantot arī kinzu. Zaļumus sasmalcina vienkārši neregulāri, tā, lai tie būtu mazos gabaliņos, bet nav svarīgi, cik sīki tie ir sasmalcināti. Tagad šos zaļumus pievienoju pie jūras veltēm un tomātiem. Protams, klāt pievienoju arī čili pipariņu, kā un bez tā, jo ir nepieciešams neliels asumiņš. Tad vēl klāt noteikti piespiežu citronu, pārlieju ar olīveļu un tad nedaudz garšvielas, gan citronu pipars, gan arī sāli. Un tagad ir svarīgi ar rokām to visu samīcīt, tā lai visas garšvielas, čili pipars sadzīvojas kopā. Un kamēr jūras veltes iemarinējas, ķeros klāt pie rīsu vārīšanas. Pirms tam sagriežu sīkos gabaliņos sarkano sīpolu, kuru apcepšu olīveļā. Es savu paelli parasti gatavoju līdzīgi kā risoto. Izmantoju tieši risoto paredzētos rīsus. Tie ir tādas apaļas formas un vārot tie veidojās tādi ļoti kremīgi. Kā arī esmu sagatavojusi buljonu. Es parasti, tāpēc, ka nav laika, izmantoju eko veikliņā nopirktu dārzeņu buljonu kubiņu. Tagad karstā olīveļā apcepšu sīki sasmalcinātos sīpolus, tad ielieku rīsus, tos uzkarsēju un pie karstajiem rīsiem pievienoju nedaudz balto vīnu, vai var izmantot arī prosecco, ja tāds mājās ir. Un pēc tam vīnā iztvaicētajos rīsos pievienoju sakarsētu buljonu. Sākot rīsiem pievienot buljonu, pieberu arī kādu šķipsniņu safrānu. Pietiks ar tādām 2 šķipsnām. Safrāns paellijai ir neatņemama sastāvdaļa, tas tāpēc, lai būtu patīkamāka garša un arī krāsa būtu dzeltena. Un karsto buljonu rīsiem lieku klāt pakāpeniski, lai veidojās kremīga konsistence. Un rīsus vārot nekādā gadījumā neiet nekur prom, jo ir visu laiku jāmaisa rīsi, lai tie nepiedegtu. Rīsi ir jau gandrīz gatavi. Ir izveidojusies tāda ļoti kremīga un ļoti apetelīga konsistence. Un tagad pie šiem rīsiem atliek pievienot jūras veltes. To visu lieku klāt un apcepu uz lielas uguns. Šeit pievienoju arī mīdijas. Tās esmu izvēlējusies jau gatavas un sasaldētā veidā, kuras esmu atkausējusi. Rīsus kopā ar jūras veltēm sakarsēju aptuveni 4 minūtes, un tad jau mana paella ir gatava. Paella tieši tāpat kā risoto ir jāēd uzreiz nekavējoties, jo, ja tā ilgāk pastāvēs, rīsi paliks sausāki un tie vairs nebūs tik kremīgi. Paella ir tik krāsaina, ka tā neprasās īpaši nekādu rotājumu. Klāt var pielikt vienkārši zaļumus, šajā gadījumā dilli vai kādu pētersīli. Lūk, mana ātrā paella ir gatava, nepagāja ne pusstunda, ka to jau var ēst. Lai jums labu apetīti!